Beidzot es jūtos tā, kad es varu uztaisīt video par Ziemassvētkiem, bet par Ziemassvētkiem nevis kā Jēzus dzimšanas svētkiem, bet par Ziemassvētkiem kā Ziemassvētkiem, kurā ietilpst abi divi bullshiti, gan Jēzus dzimšana, gan jaunais gads. Video pašā sākumā jūs varējāt redzēt ikgadējo vecgada vakara mīlestības gatavošanu stop motion tehnikā. Šoreiz galvenajā lomā bija Gints, un viņš taisīja medus kūku. Pārsteidzošākais bija, kad viņi pat garšoja pēc medus kūkas. Otrkārt, sveiciens Sproģim. Treškārt par dāvanām. Viena no dāvanām, ko es saņēmu šogad, es gribēju tā īpaši izcelt, tā ir no Ginta, ja tāds rāmīts ar bildēm. Es nezinu, vai tā varēs redzēt, bet šeit ir tāds jaunais pāris apprecējušies. Es domāju, ka tas ir Ginta vecākais brālis Oskars, man tā liekas. Šeit izskatās pēc Ginta jaunības, bērnības bildes. Šī ir kaut kāda nesaprotama, kaut kāda jocīga bilde, bet šeit ir viens no Ginta mākslas darbiem fotogrāfijā. Tā kā to es nolikšu šeit. Jocīgi, kad ir redzams tikai Gints, kad nav Ģirds, jo viņi dviņbrāļi. Jocīgi, ka redzams tikai viens. Un ceturtkārt, es gribēju dalīties par savām šī gada, pareizāk sakot, pagājušā gada pārdomām par Ziemassvētkiem. Daudz droši vien no jums ir uz Ziemassvētkiem braukuši ciemos pie kaut kādiem radiem, vai tur omcen, vai brālēns, vai kaut kur. Un tad, kad tur visi satiekās, tad visi tur apsveic, priecīgi Ziemassvētks, laimīgi jauno gadu un tā. Un tad, kad Ziemassvētku mīlestības ir paēsts un visi ir pieēduši un piedzēruši, tad, kad visi dodās projām, tad citreiz manis no stočtā ir bijis, kad saka, līdz jaunam gadam mēs vairāk tā kā netiksimies, un tad laimīgi jauno gadu arī pie reizes tā kā novēlu. Daudz no jums droši vien ir piedzīvojuši līdzīgu situāciju. Tie, kas strādā kaut kādā kantorī vai birojā vai kaut kādā ofisā, tad tur arī parasti ir tā, kad strādā, un tad Ziemassvētku brīvdienas, jaunais gads, un tur pa vidu arī brīvs. Un tad pēdējā dienā, tad, kad visi vēl satiekās, kad iet projām pirms Ziemassvētkiem, tad saka, mēs vēl vairāk netiksimies, ja tur priecīgs Ziemassvētks, laimīgi jauno gadu, ja viss tā kā nākās. 2011. gada Ziemassvētkos līdzīgi arī bija man darba vietā, kad kolēģis viens devās projām kaut kādu nedēļu pirms Ziemassvētkiem, un viņš pienāk klāt un saka, ja tur mēs vairāk netiksimies, ja tur tā un tā, un tur priecīgs balts Ziemassvētks, ja tur prieku, laimi, veselību, un ko viņš tur vēl tur. Ja, bet tad man iešāvās prātā tā doma, kad mēs vairāk netiksimies, ja, līdz tiem svētkiem, kā viņi tur saka. Un tad man ienāca prātā tā doma, kurā brīdī šī te frāze aktivizējas, kurā brīdī var teikt, ka mēs vēl vairāk netiksimies, ja, līdz tiem svētkiem, un tad tur priecīgs svētks tev. Tā sāk domāt, tas laika periods varētu būt kaut kāda nedēļa vai mēnesis, vai kurā brīdī tas paliek tā normāli, kurā brīdī viņš no tādas jocīgas situācijas pārvēršas par adekvātu. To vajadzētu pamēģināt, kaut kādu tā ilgāku laika posmu, pirms Ziemassvētkiem kaut kādu mēnesi, vai vēl kaut kādā rudenī, kaut kāds cilvēks, ko tu satiec, vai tur kaut kāds skolas biedrs vai ko, tad pamēģiniet viņiem, pasakiet, ja jūs atcerēsieties, ka mēs vēl diez vai vairāk tiksimies, ja līdz svētkiem, priecīgs Ziemassvētks, laimīgi jauno gadu vai kaut tādu, vai vēl labāk būt kaut kādā, ja jums ir kaut kādi, es nezinu, radi kaut kur ārzemēs vai kaut kādā Anglijā, Īrijā, kur kas brauc uz Līgo svētkiem, uz Latviju, nosvinēt tā kā Līgo, tad, kad jūs tur visi piedzērušies, kas tur nākamā rītā visi pamosoties, ja viņi brauc projām, tad
Tad viņiem pasakiet, ja tur, paldies, ka atbraucāt uz Līgo svētkiem, un tā. Mēs jau vairāk netiksimies, tad priecīgs Ziemassvētkus arī. Un kāpēc tieši Ziemassvētku un jaunais gads? Kāpēc neviens neapsveic Mārtiņos vai Miķeļos vai Jurģos vai Valpurģu naktī vai kā? Tie taču arī svētki, kāpēc tos neviens neatzīmē, neapsveic, kad mēs vairāk netiksimies, un tur priecīgi Valpurģu nakti tev. To neviens nesaka. Tas tā jocīgi. Vai arī vēl svarīgāk kaut kāds valsts svētks, kaut 18. novembru vai Lāčplēša diena, arī neviens nepiemin. Neviens nesaka, mēs vairāk līdz Lāčplēša dienā netiksimies, tad priecīgi tev Lāčplēša diena. Tas taču neviens nesaka. Tas īsumā bija viss par šī gada Ziemassvētkiem un jauno gadu, un komentāros varat iebliest, kas bija labākā dāvana, ko jūs saņēmāt šogad Ziemassvētku.